Šeit pietrūks tikai tava balss. Nāc, pievienojies un dziedi kopā ar mums. Tevi gaida 7. un 9. klašu koris, jauniešu koris, vokālais ansamblis un vokāli instrumentālais ansamblis. Un, protams, dziedāt mācīsimies jau mūzikas stundās. Uz tikšanos! Tika, gramatika, mazajiem bērniem nepatika. Ko par to saka Rainis? Punktiņš, komatiņš, domuzīme, cilvēciņš. Un ko par to saka Rainis? Valoda. Tu esi mirguļojoša upe, kurā tīru un skaidru es gremdēju sevi, žēlojot mirkli un mūžību neapjaušot. Un ko par to saka Rainis? To jūs, mīļie, uzzināsiet pie visjaukākajām Āgenskalna ģimnāzijas skolotājām. Indras Keišas, Arnitas Meinertes, Santas Zībergas, Līgas Bernānes un Baibas Silinieces 11., 12. 211. un 4. telpā. Uz tikšanos latviešu valodas un literatūras stundās. Bye! Kopā ar mani, Daci Koisāri, tu iepazīsi mākslu kā spēli, kā simbolus, kā svētkus. Pagājību vajag izzināt nevis tādēļ, ka tā aizgājusi, bet tādēļ, ka aiziedama nav spējusi novākt savas sekas. Kopā ar mani, Līgu Strasdiņu, jūs apgūsiet antīko kultūru, Eiropas mākslas stilus un austrumu kultūras. Ja pēc sevis atstāja vien Jāņtārpiņu gaismu, jau tas vien. Kopā apgūsim praktisko, skaisto un arī noderīgo. To visu varēsiet apgūt mājturības stundās, mākslas pulciņā, kopā ar mani, Gunitu Savrinoviču. Cienījamie skatītāji, šobrīd mēs atrodamies Oksfordas universitātē, un mēs vadām reportāžu no Oksfordas universitātes studentu atlases kārtas. Paskatīsimies, kāda tas notiek. Okay, and the next question is to spill the beans. What does it mean? Who knows? So? It might be translated into Latvian as pupumizas. Interesting version. Now, what do you think? No, I think it means noburt pupas. Not really. I know, it means to tell a secret. Yes, that's right. Great. Now, let's see what we have next. Go Dutch. What are your versions? It means go to Denmark. What do you think? No, I think it is to go to Holland. Oh, no, not again. No, it means to share the prize after a meal. Great, that's the correct answer. Okay, I'm so proud of you that you know all that. Apsveicu jūs ar uzvaru šajā konkursā. Sakiet lūdzu, kā jums izdevās atbildēt uz visiem šiem grūtajiem jautājumiem? Es ļoti cītīgi mācījos angļu valodu. Un kurā skolā tad jūs mācījāties? Es mācījos Āgenskalna ģimnāzijā pie vispašākajiem angļu valodas skolotājiem. Paldies jums! Jūlija, Inga, Galina, Daiga, Rudīte, Welcome to our English lessons. Labdien!
Mana kolēģe Irina Matvējeva, mana kolēģe Tatjana Saratova un es, Gunda Eglīte, kopā esam krievu valodas skolotājs. Krievu valodas apguve ļaus jums ne tikai sazināties krieviski, bet arī radoši izpausties dažādās olimpiādēs, pasākumos, kā arī ceļojumos. Kopā ar skolēniem esam bijuši gan Krievijā, gan ieguvuši arī jaunus draugus Berlīnē, Lesinga ģimnāzijā. Stundās gan jūs izklaidēt nesolām, taču vai būs interesanti, ir atkarīgs arī no jums. Nāciet un piedalieties, kā arī atcerieties, zināt krievu valodu ir stilīgi. Знать русский язык – это стильно. Добро пожаловать в увлекательный мир русского языка. Nu, nē, nekas. Man vienkārši riebjas tie stulbie psihologi. Tu aizēji pie viņiem uz seansa, un viņi mēģina ielīst tavā zemapziņā, izskaidrot tavas problēmas, lai gan pašiem mājās ir sazina kādas sadzīviskās problēmas. Un dēļ tā viena stulbā diploma viņi iedomājas, ka ir pasaules nabas. Vienkārši riebjas viņi. Stop. Nu, ko tu dari? Kāpēc tu visu laiku skaties uz skatītājiem? Agnes taču stāv tur. Kas ir ar tevi šodien? Un kāpēc tu visu laiku dari visu atžagāni? Nu, es nevaru tā, man vajag pārējos, un Kristapu, un Čibī, un Kitiju, un Ariānu, un Agnes, un lieliskos. Nu, es saprotu, bet viņiem jau arī nepietiks. Nu, jā. Un varbūt arī tu vēlies mums pievienoties? Ich komme. Und was machst du? Ich trinke Kaffee. Nein, sie liest ein lettisch-deutsches Wörterbuch. Na super, das Einzige, was in der Schule klappt, sind die Türen. Vācu valoda! Un ko šogad vācu valodā darīs 7. 7. klases 1. semestrī piedalīsies Viktorīnā, un 2. semestrī pavasarī mēs brauksim uz Berlīnu. Un 8. 8. mācīsies vācu gramatiku. Kāpēc? Lai varētu sekmīgi piedalīties vācu valodas olimpiādē 1. pusgadā, bet 2. pusgadā, lai varētu rādīt savas zināšanas vācu valodas Viktorīnā. Un viss tikai par vācu gramatiku. Un 9. arī būs tik grūti? 9. būs ļoti interesanti. Rudenī viņi varēs uzņemt viesus no Hanoveras, bet martā paši doties pie draugiem uz Hanoveri atpakaļ. Bet jūnijā eksāmens. Bet kas tad paliek ģimnāzistiem? Ģimnāzijā vācu valoda sitīs augstu vilnu. Būs iespējas piedalīties literārās pēcpusdienās. 12. varēs iesaistīties Eiropas Savienības jauno tulkotāju konkursā. Uzņemsim vācu viesus un brauksim ciemos paši. Debatēsim, piedalīsimies dažādos starptautiskos projektos un, kas pats galvenais, ļoti nopietni mācīsimies vācu valodu, jo visi mēs vēlēsimies tikt pie vācu valodas diploma. Vācu valodas diploms? Ja, in diesem Jahr machen wir zum 15. Mal das Diplom. Und schon über 200 Schüler haben das DSD gemacht. Und warum? Es ist eine moderne, überall anerkannte Sprachprüfung und man kann damit in Deutschland studieren oder hat bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Tad gan es palieku pie vācu valodas. Lernt Deutsch. Es lohnt sich! Jau senais Konfucijs ir teicis, ka tas, ko mēs dzirdam, mēs ļoti bieži aizmirstam. Tas, ko mēs redzam, tas paliek mums tā kā prātā, bet tas, ko mēs darām, tas mums stingri nosēžas atmiņā. Manuprāt, 2000 gadus vecā tēze ir vēl joprojām aktuāla arī mūsdienās un īpaši mūsdienu skolās. Un tāpēc mēs visi varam būt bezgalīgi priecīgi par Eiropas struktūra fondu naudas ienākšanu mūsu skolā, kā rezultātā tiks izremontēts 3. dabazinības stāvs, kā arī matemātikas kabinets. Par matemātiku saka, ka tā ir visu zinātņu zinātne, jo tā loģiski sakārto smadzenes.
Ja runā par dabaszinībām, tad tās ir tikpat loģiskas zinātnes, kuras dod arī emocionālu prieku. Kāpēc? Tāpēc, ka skolēniem pastāv iespēja vērot procesus, vērot dabas norises, salīdzināt, vispārināt, veidot secinājumus un priecāties par saviem darba rezultātiem. Tad pašā laikā jāsaka, kamēr mēs pārdzīvosim remontu, tas prasīs mums diezgan daudz pacietības, iecietības, sapratnes no visām pusēm. Jo skaistais un labais top lēnā laika periodā. Un tāpēc visiem kopā mums būs jāmēģina pārdzīvot pirmais darba semestris diezgan saspiestos darba apstākļos. Taču ko mēs iegūsim? Mēs iegūsim neapšaubām jaunu metodisko pieeju. Mēs iegūsim skaistus kabinetus, kur pastāvēs iespējas daudz vairāk strādāt ar praktiskajiem darbiem, kas tātad veicinās skolēnu domāšanu un prāta analītiskās spējas. Bez tam, ko vēl piedāvās jaunais mācību gads? Jaunais mācību gads piedāvās iespēju darboties 2 Comenius projektos. Viens, kurš turpinās jau no iepriekšējā gada, un tas ir veselīga pārtika industrializētā pasaulē, un otrs projekts, kurš šobrīd verās vaļā, tas ir par dzīvības procesiem, un konkrēti tātad nosaukums ir proteīnu spēles. Laipni aicināti dabas zinību pulciņos, laipni aicināti Comenius projektos un strādāsim kopā un iegūsim jaunas darba atziņas. Kāds no slaveniem vīriem, kurš laikam ir nopelnījis taču Nobeļa prēmiju, ir teicis, ka visas ģeniālās idejas un visi ģeniālie atklājumi balstās uz 1% radošās idejas un 99% darba. Veiksmīgu darbu! Šogad ķīmijā turpināsim darbu starptautiskajā Comenius projektā Veselīgs uzturs industrializētā pasaulē. Šajā projektā darbojamies kopā ar audzēkņiem un pedagogiem no Berlīnes un no Vīnes. Līdz ar to projekta darba valoda vācu valoda. Aizvadītajā mācību gadā apmeklējām lielāko pārtikas piedevas ražošanas uzņēmumu Latvijā, iepazināmies ar maizes cepšanas tehnoloģiju, siera gatavošanu, izveidojās cieša sadarbība ar Latvijas pārtikas centru, veicām praktiskas pārtikas produktu analīzes Latvijas Universitātes ķīmijas laboratorijā, kā arī Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģiju fakultātē. Pavisam drīz, jau septembrī, mūsu darbs turpināsies Berlīnē un jau pavasarī aprīlī Vīnē kopā ar mūsu sadarbības partneriem. Sveiki! Mani sauc Aigars Kaugars, esmu Fazeramika vadītājs. Āgenskalna ģimnāzijā, skolas ēdnīcā, kur ēdina Fazeramika ēst, ir gan veselīgi, gan izdevīgi, gan stilīgi. Veselīgi, jo visas ēdienkartes ir apstiprinājusi Latvijas diētas ārstu asociācija, ir atzinums par to, ka neizmantojam ģenētiski modificētās izejvielas, un septembrī jau būs veselības nedēļa. Izdevīgi, jo izlaiduma klase var dabūt kliņģeri, ko noēsties, var braukt uz Fazeru maiznīcu ražotni, kur redzams ir kāds cep maizi lielajās krāsnīs, un var arī ar zināmu šefpavāru gatavot ēdienu mīklā līdz aukoņiem. Un stilīgi, tāpēc, ka var dabūt dažādus uzkodas, dažādus dzērienus, var parunāt ar klases biedriem, meitenes aiz bīzēm paraustīt, un jau septembrī būs speciāla DJ samiksēta mūzika, kas skanēs kafejnīcā. Ir tā, ka skolās agrāk, kad mēs mācījos, bija savādāk. Tad bērni gāja dežūrēt, gāja palīgā pavāriem, un vienreiz atradām kompatā tārpus. Domājām, ka būs revolūcija, gājām pie direktors. Rezultātā dabūjām tārpus makarēt ārā paši, un viss klusu noplaka, jo direktori bija nobijusies pa savu darba vietu. Tagad kaut kas tāds nebūtu iespējams, pārtiks veterinārais dienests būtu klāt un sots. Latvijā es domāju, ka skolēni ir visforšākie ēdāji, tāpēc, ka viņi ēd gan stilīgi, gan veselīgi. Jo Zviedrijā skolēni lielākā daļa ēd daudz neveselīgāk, par to liecina pētījums. Jo Zviedri skolēni ēd aizvien mazāk un mazāk ābolus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nevar tos ābolus noķiept, jo viņi nevar pārlīst pār sētai, viņi nevar uzkāpt kokā, kur nu vēl aizmukt no dusmīgā saimnieka. Tādēļ ēdīsim ābolus un dzersim kefīru priekā.
Mēs, Ilze Zalāne, Ieva Ozoliņa, Māris Purviņš, Gunita Rēnvalde, Inguna Kalniņa, Inga Tumaševska, Inga Riekstiņa, Jānis Puriņš un Anita Pukse ar kopīgo svaru 5870 ņūtoni rūpēsimies par jūsu IQ. Katru dienu jūs skolā sagaidīs 9 mūsu draudzīgie acu pāri. Šogad katru no jums 7200 minūtes nodarbinās 649 collas matemātiķi un datoriķi. Mēs palīdzēsim iegūt jaunas zināšanas, ko paši esam uzkrājuši 342 dzīves gadu laikā. Bet ko teiks datoriķi? Visu klašu skolēniem šogad ir iespēja turpināt apgūt weblapu izstrādi, kā arī inovācija. Skolā ir pieejams bezvadu internets. Šī ir slota. Šis ir viedais putekļu sūcējs. Šī ir telpa, kas ir jāuzkopj. Ja nevēlaties slaucīt paši, apgūstiet programmēšanas pamatus un iemāciet to darīt putekļu sūcējiem. Esiet sveicināti sporta pasaulē. Vēlos jūs skolēnu kolēģi sveikt ar 1. septembri. Es Māris Liepiņš, sporta darba organizators. Man ir patiesi prieks jūs redzēt tik lielā un kuplā skaitā. Arī šogad būs jums tā iespēja apmeklēt mūsu skolas pulciņus. Tādēļ neliels ieskats mūsu skolas pulciņos. Volejbols. Cerams arī uz šogad tikpat labiem rezultātiem, kā tas bija pagājušo gadu ar 1. vietām rajonā. Futbols. Beidzot vajadzētu uzvarēt arī 71. vidusskolu, lai zinātu, kura skola ir 1. rajonā. Kā arī aktīvi enerģiskais florbola pulciņš. Protams, neaizmirsīsim, būs jums tā iespēja arī apmeklēt mūsu omulīgo trenažieru zāli. Protams, skolēniem būs jums tā iespēja arī pārstāvēt mūsu skolas godu rajona sacensībās, Latvijas mēroga sacensībās un pat Latvijas jaunas ziemas olimpiādē. Tādēļ cenšties sporta stundās un nekavējiet tās. Neaizmirsīsim arī par Āgenskalna ģimnāzijas gada titulu Gada sportists, gada sportiste, kuru izvēlēsimies tieši mēs, sporta skolotāji, vērtējot jūsu attieksmi sporta stundās un piedalīšanos sporta un skolas sacensībās. Veiksmīgu jauno mācību gadu! Historia magistra vitae. Historia vero testis temporum, lux veritatis vita memoriae. Magistra vitae nuntia vetus statis, quo voce alia nissi oratoris immortalitati commendatur. Bet vēsture ir dzīves skolotāja, bet vēsture laiku lieciniece, patiesības gaisma, atmiņas dzīve, dzīves skolotāja, senatnes paudēja. Kas to padara nemirstīgu, ja ne oratoru runa un darbi? Ak, dievišķā Klio, mēs esam tavi sargi un gatavi kalpot tev, kā teicis dižais Romas vēsturnieks Tacits, nejūtot naidu un nezinot ieinteresētību. Un tu, vai esi gatavs veltīt uzticības un pateicības vārdus Klio, Zeva meitai, jo tas ir ceļš uz slavu, atzinību tev un tavai skolai? Un pēc visa tā, ko tu tikko dzirdēji, es ceru, ka ir diezgan daudz audzēkņu, kas uzdod sev jautājumu, bet ko tad es darīšu pēc tam, pēc stundām? Tāpēc es uznācu skolas muzejā. Visi tie, kuri zina skolas vēsturi un prot rēķināt, zinās atbildēt uz jautājumu, kāpēc 2011. gads mums ir svarīgs? Jā, pareizi, tas ir skolas 90. dzimšanas dienas gads. Skola, tā ir vieta, kur kopjam tradīcijas. Kā jūs domājat, vai tad tādi zinātnieki, kā piemēram akadēmiķis Jānis Stradiņš, vai mums visiem tik ļoti labi pazīstamais Juris Steinbergs,
bez skolas līdzdalības kļuva par zinātniekiem. Es tevi aicinu brīvajā laikā nodarboties ar to, kas tevi patiesi interesē. Tu varētu izvēlēties kādu tēmu, pie kuras tu gribētu strādāt. Tu varētu strādāt pie savas tēmas un pētīt kaut ko. Tu varētu rakstīt arī zinātniski pētniecisko darbu. Vai atceries pagājušajā mācību gadā, skolu beigušo Artūru Marcinkēviču vai Kārli Greitānu? Jā, tie ir mūsu audzēkņi, kuri piedalījās valsts zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un veiksmīgi startēja. Tāpēc izmanto laiku pēc stundām, lai darītu to, kas tev patiesi patīk. Un ja jūsu vidū ir arī tādi, kurus interesē darbs muzejā, skolotāja Lapiņa būs priecīga ar tevi tikties. Vācu valodas diploms? Nē, ko tad aizmirstam par burbuli? Es nevaru. Ļoti labi jūs stāvat. Jūs kā vienmēr ļoti labi stāvat. Aiziet. Kā, paga, man tikai jādod? Un man jāsatās tur. Jā. Man jāpasaka ir vēl pēdējais teikums. Faik. Not really. What do you think? Warm Deutsch. Tādēļ es jums iesaku saulēcīgi gatavoties sporta stundās. Nē, labāk nē, tas nedara. Varbūt teikt tomēr to vienskārli nāc un piedalies. Bet es varu tagad atkal teikt citu tekstu, vai ne? Jā, jo es gribēju teikt, tu iepazīsi, nevis apgūsi. Nē, man laikam jāskatās uz turieni. Vai tu uz turieni kaut kur? Uz kuru pusi vispār skatīt? Nē, es uz turieni. Un tad es vienkārši atkāpu. Tas ir šausmīgi ar tādām skolotājām. 3 kolēģis tā un bola acis, kā nav kauna. Jā, pareizi uzsām jābūt. Bet kas mūs sagaida šogad? Vēlreiz to pašu cauri? Bet es daļu pasaku šeit un daļu jau sēžu. Tā viņš nepil. Jā. Bet kas mūs sagaida šogad? Un tad mans pēdējais teikums. Bet kas mūs sagaida šogad? Man tā intonācija izlauns stūmi, ne? Un arī par aizvadīto posmu neliels ieskats mūsu darbā.